Labvakar, dārgie pīpētavas sarunu klausītāji. Mēs šodien nācu uz teātri. Ir 15. oktobris un ir 3 dienas pēc kārtas teātrī notikušas Seņkova triloģijas izrādes. Tika nospēlēts pēdējais Šekspīrs, tika nospēlēti neskurie Grimi un arī neskurie Grieķi. Pēc katras no šīm izrādēm notika tikšanās ar radošo grupu. Tie, kas bija nopirkuši biļeti, tie varēja noklausīties šīs sarunas, un šīs sarunas arī tiks mūsu Patreoniem laimīgajiem, bet šovakar mēs sarunu esam aicinājuši vienu no šīs triloģijas radošās komandas. Tas ir cilvēks, kuram ir milzīga daļa arī viņa darba šajās 3 izrādēs, ir kādā vairāk, kādā mazāk, es pieļauju. Un tas ir komponists un mūziķis, alternatīvās mūzikas pārstāvis, cilvēks, kurš koķetē ar savu introverta statusu, sevi izdevīgos brīžos, cilvēks Edgars Mākens, labvakar. Labvakar. Un Rasa mums ir pieslēgusies attālināti, jo Covid. Nu, kaut kā tā. Rasa, tev ir kaut kas sakāms? Connection unstable, tikko man izvērā, tas ir tas, ko es varu pateikt. Es centīšos būt ar jums šai sarunā, jo vispār šī ir viena no sarunām, kuras atkal jau ļoti gaidīju, bet tā bišķi attālinātāk sanāk būt, tā kā, iet par labu. Par ko mēs šokar runāsim, Rasa? Mēs vienmēr izvēlamies kaut kādas virstēmas, tad lūdzu. Kāpēc man zvana Mārtiņš Kalita tieši tagad? Pasakiet viņam, lai viņš izbeidz, ne jau tagad. Nāc klajā ar virstēmu. Nu, man ir tāda sajūta, ka Edgars ir cilvēks, ar kuru var runāt par lieliem jautājumiem, lai ko tas arī nozīmētu. Jā, redzi uzreiz par Dievu. Man piemēram, labi. Es šausmīgi varbūt tagad izplūdīšu savās Covid dienu pārdomās par pasauli un dzīves jēgu, bet kaut kā man likās, ka ar Edgaru var, manuprāt, ne tikai runāt par kaut kādām tādām vispār aptverošām lietām, kaut kādām, nezinu, tur mūziku un tā tālāk, bet arī par kaut ko ārpus darba, kas patiesībā to darbu veido. Tā kā man šķiet, ka viņš ir viens no tiem cilvēkiem un komponistiem, kas savā mūzikā un pieslēgumā teātrim un tām izrādēm, pie kurām viņš strādā, viņš ieliek arī ne tikai kaut kādu, nezinu, tur tādu fona skaņu, bet kaut kādu pārliecību par dzīvi un lietām, kas notiek ar viņu, par viņu un līdz ar to arī pasauli, kurā dzīvojam mēs visi. Un kā, man liekas, ka Edgars ir tāds, tāda man pārdoma. Значит, par lielām tēmām mēs šovakar ar Edgaru. Ja par lielām tēmām, es, protams, tevi googlēju šovakar, un tu esi principā, cik es sapratu no interneta sniegtiem materiāliem, tu esi tāds cilvēks autodidakts kaut kādā ziņā, kurš ir diplomēts kormeisters, un tad viņš pēkšņi ir attapies Latvijas alternatīvās mūzikas scēnā ar grupu Gožāri kā līderis, un tad vēl arī grupā Manta. Un tur ļoti labi performēs, bet vispār tev ir tāds, kā cilvēks vienkārši, tas man abas ir ļoti mīļas grupas, un man liekas, ka Gožāri vispār Gaujards ir latviešu mūzikā dažas no skaistākajām un smeldzīgākajām melodijām radījis, un par to tev milzīgs paldies. Un es domāju, kur tu tā uzradies tajā mūzikā, no kurienes, kur uzradās Edgars Mākens? Es mazliet tev palabošu. Es iesāku tiešām kā autodidakts, bet es izstudēju mūzikas akadēmijā. Jā. Bet iesākās viss, protams, ar mūzikas vidusskolu, bet man pēc 12. klases bija ārkārtējs riebums pret mūziku. Un es neturpināju nekādas mācības tālāk, tīri mūzikas kontekstā. Es tur strādāju visu kaut kādus niekus. Bet tad sagadījās tā, ka vienkārši
Zinām mērā tā paveicās un tā privileģija, kad bija tas, ko sauc par epifānijas momentu dzīvē, kad manā gadījumā tā bija vienkārši viena dziesma, kas skanēja par radio. Un viņi uz mani kaut kā tā iedarbojās, ka es aizgāju nopirkt ģitāru nākošā dienā. Un ar to sākās Gaujards. Un no Gaujarda savukārt tā teātra karjera. Jo mēs ar Elmāru iepazināmies dēļ tā. Jā, viņš zināja, kas ir Gaujards, un jūs tur sarunājāties. Es viņam pienācu klāt, es biju redzējis, viņa izrāda Galas naciķī, un es pienācu viņam klāt un teicu, tur es esmu tas un tas, un viņš zināja tā ansambli. Šausmas, cik skaisti, ka tu zini man ansambli. Un es teicu, ka varbūt kaut ko es varētu tur uzrakstīt. Viņš teica, jā. Un tad pirmais darbs, ko mēs taisījām, bija Meitenes rasi, kur arī tu biji, vai ne? Jā! Nacionālā teātra aktieru zālē, jā. Bet kas tev izraisīja riebumu pret mūziku? Tur tā sanāca īpatnēji, ka bija Emīla Dārziņa mūzikas vidusskola, joprojām ir, un tad atdalījās Doma skola no turienes, Domkora skola. Un mēs bijām tieši pabeiguši 11. klasi, un kad atdalījās tā Domkora skola, tad uz turieni aizgāja no Dārziņiem tikai tie kordiriģēšanas skolēni. Un mēs bijām 2. Tas nozīmē, ka mēs bijām 2 cilvēki 12. klasē. Ļoti daudz mūzikas uz jums 2. Kas nozīmē, ka mums bija ļoti daudz izglītības uz 2. Un tā bija ļoti laba izglītība. Un tā, protams, šobrīd es ar pateicību to atceros, bet tas bija tik intensīvi, ka likās, ka davai, veči, stop, izkāpsim. Bet tu atceries, kas tā bija par dziesmu? Jā, ir tāds spāņu-amerikāņu dziesminieks Devendra Banhārts. Okay. Mēs ierakstīsim, kas tā par dziesmu. Cripple Crow tā dziesma saucās. Es tagad gribētu dzirdēt, lai saprastu, kas ir tas, kas tevi tur iemet. Es pat es viņu tagad uzliktu, domāju, es nesaprotu, kas tur vispār tāds varēja būt, bet tas bija kaut kāds tāds mirklis, nezinu, kaut kāda saslēgšanās. Es neesmu liels ezotērikas piekritējs, bet tur bija kaut kāds moments, kad kaut kas noklikšķi un pasauli iegriežās. Ok, bet tu noklausījies Devendru Banhārtu, tevi atnāca visas slūžas vaļā un tevi gadiem mitusi apspiestā mūzika pēkšņi atkal šļācās straumēm ārā, radot hītus un esot grupās, saņemot vairāku gadu gaitā, saņemot arī vairākas mūzikas gada balvas. Un tad, bet kas, tu tomēr kaut kā aizgāji, man liekas, ka tevi var saukt par teātra komponistu. Pēdējos gados noteikti, jau pēdējos, 10 gadus, man liekas jau, un ir taču daudzi un dažādi virzieni, kuros aiziet. Tas tiešām tikai vienkārši tā viena saruna ar Elmāru, un tur kaut kā tas viss aizmutuļoja pats no sevis, vai tu esi apzināti izvēlējies teātra mūziku? Es nevienā brīdī nepieņēmu tādu lēmumu, ka es būšu teātra mūzikas komponists. Tas vienkārši gāja pats no sevis, darbs no darba, un tad citi režisori sāka kaut ko piedāvāt. Bet es piekrītu, ka noteikti man lielākā un drīzāk arī redzamākā darba daļa ir tieši teātrī. Zini kā, tur tāda īpatnē lieta ir. Es esmu rakstījis arī tur Elernsona simfonetei un citiem profesionāliem radiokoriem, akadēmiskam. Bet ir tāda lieta, ka tās mūsdienu mūzikas skaņdarbi, kas tiek rakstīti tiem nopietniem kolektīviem, viņi parasti reāli izskan vienu reizi. Pirmatskaņojums un aizmirsti. Ja tev ir otratskaņojums, tas jau ir tā kā, wow, tas jau daudz. Tas tik sāpīgi, ak šausmas. Un teātrī tā privilēģija, kad tev ir 20 reizes nospēlēs. Bet tad tev gribas, lai, tad tev process ir svarīgs uzrakstīt kaut ko, vai tev gribas, lai tas skan un lai to visu laiku kā dzird? Laikam tā otrais variants. Jā, protams, kā ja tu uztaisīs kaut mūziku, ir jau mūzikas vēsturē visi tie interesanti gadījumi, bet viņi ir apsēsti cilvēki bijuši, teiksim, Šubertam ir 10 simfonijas un 16 vai 17 operas, un viņš nevienu savas dzīves laikā nedzirdēja. Viņš vienkārši viņas rakstīja un viņas gulās. Tie būs priekšā Šubertam? Jā, mana viena opera ir atskaņota, jā.
Pagaidām vienu reizi vai vairākas reizes? Nu, tā bija kāds 5 vai 6. Ja Tad joprojām priekšā. Labi, bet tāpat tu gribi, lai tas noskan, bet es te internetu materiālus pētot, es lasīju, ka tu uz jautājumu, kāpēc Gaujerts un Manta ir tā kā atbīdījušies malā, tu atbildēji, ka kaut kad jaunībā tev drēvs bija no tā, ka vienkārši tur ir 3 skatītāji kaut kādā pagrabstāvā un maucam, un no tā vien tu guvi kaut kādu kaifu, bet gadiem ejot turien vairāk tā kā saproti, ka tādā alternatīvajā mūzikā lietas notiek neprofesionāli, un lietas bieži vien jādara daudz, kas ir pašam, un līdz ar to notiek neprofesionāli. Un tad tev liekas, ka teātrī tad ir tā kā, tur tu uztaisi tikai to savu daļu, un tad tas producēšanas mašīna to izdara, vai? Ne, protams, tas palīdz, jā. Ka tev no jārūpējās par, nezinu, vadu vilkšanu, vai... par tādām sadzīves lietām. Jā, un, protams, tas ir ērti, un attiecīgi tev paliek laiks vairāk tīri mūzikas lietā. Bet, Gaujerta, zin kā, man šķiet, ka Gaujerta tā lielākā, tas trumpis bija tas godīgais naivums. Un tā upe ir aiztecējusi, laikam. Tas jau... Es esmu cinisks un skarps. Nē, es neesmu cinisks, es ceru, bet tas bišķi ir tomēr laiks pagājis un ir pār 40 un ir viens otrs Latvijas popmūzikas kolektīvs, kurš joprojām dzied par mīlestību un meitenēm, kad viņiem pār 50 jau to būs. Viņiem būtu jādzied par depresiju, par narkotikām, par vilšanos. Par narkotikām mēs dziedam 18, 20 gados, nevis 50 gados. Par ko dziedātu Gaujerts pēc 10 gadiem, ja viņi dziedātu? Nav ne mazākās nojautas. Par ko viņiem vajadzētu dziedāt? Ja viņi evolucionē no naivuma uz, nezinu. Es arī gribējies. Es esmu kaut kāds teksta drisks arī pierakstījis par populāru zinātniskām tēmām. Tā kā enciklopēdiskās dziesmas. Jā, kaut kā tā. Kas ir entropija? Vai kas ir tur, nezinu, gravitācija, varbūt pat ar formulām kaut kādām. To droši vien kādam bērnu raidījumam mierīgi var pārdot arī kaut ko catchy un tā. Arī teātrī tas mierīgi varētu strādāt. Tu esi minējis, ka viena no tavām mīļākajām izrādēm, es arī negribu samalot mīļākajām izrādēm, vai arī mīļākajiem radītajiem skaņdarbiem ir tieši izrādēja Sarkangalvīte Nacionālā teātrī. Kāpēc tā? Tā bija forša izrāde, tā man rītīgi patika. Tā bija forša izrāde, jā. Starp citu Spēlmē naktī šogad skanēs Meža likumi no Sarkangalvītes. Meža likumi ir ikoniska dziesma vienkārši. Bet vispār man laikam... Kāds bija jautājums? Domāju, es atceros. Jā, varam nākošā. Par to, ka tā bija viena no mīļākajām mūzikām. Nē, es nezinu, šobrīd man tā neliekās. Man šķiet, ka man grīmi ļoti patīk. Es joprojām ar prieku spēlēju kaut arī jau 11 reizes. Man no tādām vecākām izrādēm man šķiet, ka Ezeriņš joprojām ir kaut kas, ko es tā uzlieku reiz. Kaut kad es sanāku paklausīt. Ezeriņš arī tavs, ja? Jā. Kad to rakstīs no es? Vēl iet joprojām izrādi? Jā, visu laiku izpārdotas, nevar dabūt biļetes. Un jau ir kādi 40 gadi pagājuši, man liekas. Tik daudz nav, bet 10 ir. Obligāti. Rasa? Es vispār neko nedzirdu, jo man sāk tagad līt vēl lietus fonā, un vienkārši tinkšķi pa palodzēm lietus, un es esmu mērenās šausmās. Es dzirdēju, tā kā atslēgas vārdus kaut kādus par Sarkangalvīti un kaut ko no Tev viss naivuma lietas, un uz mēs par Ezeriņu formulām. runājām. Tā, es mēram nojaušu, par ko jūs runājat, bet man vienkārši sāp asiņo burtiski sirds šobrīd no tā, cik tā skaņa ir nedzirdama. Mēs mēģināsim runāt mazliet decentāk un skaļāk par to neprofesionalitāti un paša darbošanos. Tu teici, ka tev tas vairs tā kā nesaist, ka tu esi izaudzis, bet Grimos tu esi uz katru izrādu un spēlē, ne?
Nu jā, bet tur jau es tieši mūziku nodarbojos. Nu, labi, vadi nav jāvelk, bet tevi, man liekas, ka tas režisoriem bieži vien ir tā, ka viņš tos 2 mēnešus intensīvi strādā, slīpē sīkumus, taisa mizanscēnes, domā, mirst, atzimst un rada kaut ko, un tad viņam vienkārši vajag attiet no tā visa, un bieži vien tie režisori tā attiet, ka, Džeki, šis tagad ir jūsu gabals, un es atbraukšu varbūt uz pēdējo izrādi, un mēs sadzersim, vai es varbūt atbraukšu uz katru 5. izrādi un paskatīšos bišķiņu pa šķirbu, vai arī vispār vairs nepieslēdzos, tas ir jūsu gabals, bet ja tu uz katriem grīmiem brauc, tev tas nenogurdina? Nav tik bieži. Bet tomēr... reizi mēnesī nav problēma. Zini, kas grīmiem ir baigā vērtība, tas, ka aktieri joprojām ķer kaifu viņu spēlējot, un viņi liek iekšā visu laiku kaut kādas sīkumus. Un no orķestra bedes skatoties izrādi, baigi daudz ko var saskatīt. Tā ir reāla privilēģija tur atrasties izrādes laikā. Tad tu ar tādu prieku un baudu brauc un spēlē? Es nezinu, jautājums, cik ilgi viņi ies tā izrādi. Man liekas, ka šo sezonu tā vēl, man liekas, viss forši būs. Vēl ies. Jā. Bet tev tas sagādā baudu. Tu brauc un piemēram, vakardienas izrādi man bija ritīgi forši spēlēt. Tīri muzikāli. Kaut kā viss tās laba skaņa bija. Paldies skaņotājiem Liepājas. Skaņotāji tik nozīmīga profesija, jūs nevarat iedomāties vispār. Cik nozīmīgi? Mēs par to neko īsti nezinām. Vai cik nozīmīgi? Ļoti nozīmīgi. Okay, labi, es pārfrāzēšu, runājam lielākos tajos mērogos. Ar ko atšķiras, kas ir tie plusi, ar ko tu saskaries vai mīnusi, ar ko tu saskaries strādājot teātrī, un kas ir tas, teiksim, ja tu komponē, nezinu, operai, ko vienreiz nospēlēs, vai 5 reizes nospēlēs, vai tu raksti hītus, kas skanēs Radio Naba un, nezinu, 5 LV un Radio SH, kur ir atšķirība un kas ir tās drošās vietas un labās lietas teātrī un kur ir plusi, kur ir mīnus? No teātrī ir baigais pluss tas, ka tu raksti konkrētai telpai un konkrētai akustiskai sistēmai. Tu tā kā reāli zini, ko tu dzirdēsi. Pat ne ko tu dzirdēsi, ko dzirdēs katrs skatītājs. Jo ir šis te, kas tev ir dots, tas arī ir. Tādai, teiksim, kaut kādu, nezinu, popdziesmu taistot, tu nekad nezini, vai viņš skanēs no šejienes, vai viņš skanēs no kaut kāda tur, nezinu. Bet tur savukārt strādāt uz Džeks ar tiem 100 kloķīšiem, kas tur visu saregulē tā, lai visiem skanē. Bet tomēr nekad tā nav. Es nezinu. Varbūt es neesmu saticis īsto Džeku vēl, bet... tas ir droši vien, tas ir forši, ka... Man arī teātrī saista tā kaut kāda... Es tur nolasu tādu rituālu būšanu, ka tomēr cilvēki iznāk no mājām un sanāk kopā vienā kaut kādā vietā. Tumsā, jā. Viņi piedalās kaut kādā vienā pieredzē. Reizēm viens otrs tur izkrīt no tās pieredzes, bet tomēr tas ir kaut kāds tāds pārdzīvojums labā nozīmē. Tajā pašā laikā, tad, kad tev dziesmas skan rādio, tu bez paša iesaistes vienkārši vari nodot savu mesidžu tūkstošiem cilvēku, kuri varbūt arī sēž tur, nezinu, mežā, un viņam vienkārši tā viena dziesma tā skan. Bet tur nav tas moments. Teātrī tas moments ir šeit un tagad. Tu dziesmas jau nevaru saprast, kurā brīdī skan. Nē, tas ir forši. Man teikt, ka Emārs bija tikko ar dziesmu par dzīvi Radio SVH un uzlika pāris manas dziesmas, tā skaitā no Grimiem, ko Agnes dzied. Es domāju, ka SVH nebija ļoti ilgi spēlējis nevienu manu skaņdarbu. Šī bija iespēja. Gaujot skan. Es domāju, ka vairāk nē. Ne? Kaut kas notika? Kāpēc nē? Viņiem formāts ir baigi strikts. Viņi naivais... Nē, tur viss tur. Vispār īpatnēji tā mūsdienu ir tāds... Rick Beato YouTube tāds kanāls ir viens čalis, kas ļoti labi orientējās rock un popmūzikā. Viņš pats mūziķis ir arī. Viņam ļoti interesanti intervijas, tā skatā ar visādām lielām slavenībām, tur Stingu un tā tālāk. Viņš regulāri analizē Spotify top 10 kaut kāds globālos. Tur ir kaut kāda, es nezinu, tas ir kaut kāds laika zīme noteikti, ka, teiksim,
Bovijs vai Beatli vai Rolling Stones arī, tā laika, tas roka, tas lielākais ziedlaiks. Mūzika, lai gan bija ļoti popsīga, tur bija iekšā tomēr diezgan sarežģītas, mūzikas struktūras, teiksim, sarežģīti akordi vienkārši izsakoties. Sarežģīts uzbūves, kas notiek, kurš posms, pēc kura seko. Es jau redzu, uz ko tu tēmē, tālāk, labi? Jā, un šobrīd es ļoti cenšos neģadžot. Nebūt vecs. Neģadžot, jā, bet šobrīd ir ārkārtīgi, neizmantošu puvārdu, bet vienkāršas tās struktūras. Iespējams, ka cilvēki meklē caur mūziku kaut kādu vienkārši ļoti lielu vienkāršību un kaut kādu skaidrību un kārtību, tāpēc, ka pasaule ir sarežģītāka. Šķietam sarežģītāk. Man liekas, mūsdienu mūzikā vienkārši ļoti daudz tādas tīras un brutālas enerģijas, ka pašlaik, tad, kad skan mūsdienu Spotify top 10 hīti, tad viņi tevi viņi iet tev pāri vienkārši kā vilnis, neļaujot tev pārāk neliekot arī, bet arī neļaujot pārāk iedzināties vienkārši tāda tīra, smaga enerģija. Bet labi, jā, droši vien arī, jā. Ritms. Tas visi boviji un visa rock mūzika vai vēl pirms tam tālāk visādi swingi un tas bija tāds, tas droši vien prasīja lielāku iedziļināšanos tajā visā bišķiņu vairāk. Varbūt cilvēkiem bija šķietami vairāk laika, klausīties plates, piemēram. Lai gan pašlaik cilvēku mūziku klausās visu laiku. Bet atšķirās pieredze, klausīšanās pieredze. Es domāju, ja tev ir visu laiku uz austiņām ausis, uz ausīm austiņas. Kaut gan. Tad katra tā, nav tas plates uzlikšanas rituāls. Sajust svāru. Kad tu pieslēdzies tam. Metāla ādātu pie vinila un viss vispārējais. Jā, tas tev ir svarīgi. Man kaut kas tādā analogajā vispār, man gan saplīs ir plaši atskaņotais šobrīd, bet man arvien vairāk, piemēram, ierakstu būšanās gribās pie baušinieki iet, ne kaut kur citur. Uz kasetītēm. Lentes parakstīties, jā. Skaidrs, bet tie vinila džeki jau arī, kad kasetes parādījās, droši vien arī uz kasešu džekiem skatījās ar šķībāci tas tā. Jā, tur ir skaidrs, ka kaut kāda. Es domāju, tas ir vecums. Ceļu knikšķi un. bet tas ir forši, ka tu apzināti, arī es cenšos apzināti, cenšos neģedžot un pieslēgties un mēģināt saprast, kas ir tas jaunais. Bet zini, kas tur vēl ir fiška, runājot par to mūzikas sarežģītību. Piemēram, Paulam arī ir vairāk tādi gabali, kas ir divi akordi. Tonika dominanta, piemēram, viss nākamais ir tālumā, ir 2 akordu dziesma. Vai te ir mana dzīme, tad es pilšēnes krasēs, ka viņi saucās pēkšņi. Tā arī ir 2 akordu dziesma, bet viņas neizklausās pēc 2 akordu dziesmām. Viņas ir tā noranžētas tik veiksmīgi. Jā. Un tik stilīgi, ka viņas izskatās ļoti bagātīgi tā skaņa kaut kā, ka tur viss ir tā forši uztaisīts. Bet kāpēc toreiz tas tā strādāja, bet tagad ir viss tāds... Zin kā, es domāju, ka Paula tajos viņa zelta laikos nebija iespējams vienkārši mājās ierakstu uztaisīt nekādā veidā. Un tad uzreiz strādāja profesionāļi un jā. Skaidrs. Bet atgriežoties pie tās Spotify un pie tiem top 10, es kaut kur pirms kaut kādu laiku lasīju par to, ka ārzemēs bija kaut kāds taksists, kas bija uztaisījis 10 vai 12 Spotify playlistes. Un var sakot, vairāk arī nevajag. Vajag 10 vai 12, un tu spēj noklāt pilnīgi visu cilvēku gaumes. Tā kā mēs neesam tik atšķirīgi, viņš bija uztaisījis tās dziesmas tādas, ka pie viņa iekāpa cilvēks, un viņš uzdot viņam 3-4 jautājumus, un viņam ir skaidrs, kuru playlistu viņam ir jāuzliek, un tie cilvēki ir sajūsmā par to playlistu. Ka mēs nemaz neesam tik izsmalcināti un tam līdzīgi. Viņš droši vien tev pajautā 3 jautājumus, un tur būtu Devendra Banhārts vai Toms Veits un vēl kaut kādi pāris gabali, un viņš tev būtu nopircis. Bet viņš labs psihologs tādā gadījumā, es domāju. Tur jau jāmāk arī tos jautājumus uzdot. Es zinu, ka es nemācētu. Labi, bet rakstot mūziku, tu taču vispār kā Edgars Mākens raksta mūziku? Ar šausmīgām ciešanām, tas caur asinīm. Bet 3 stundas dienā, 4... Zini, kā atkarīgs no termina, kas gaidi iedvesmu. Ir tā, ka drauji tur, 11 stundām, kad kaut kas nāk liels virsū.
ir tā, ka tu kaut ko bišķi paskicē un tad padomā un paklausies kaut ko. Cik daudz tā mājās skan mūzika? Tu esi no tiem, kas iziet ārā un uzliek austiņas uz ausīm, vai tu ej Es klusumā īstenībā klausies diezgan vēju? maz. Maz. Negribas piesārņot sevi. Nē, tur kaut kā mūzikas akadēmija pieredināja baigi klausīties analītiski visu laiku. Nu, ja tu klausies skaņdarbu, teiksim, un tu prasi kaut kāds jautājums par viņu, kas tur strādā, kas nestrādā. Un tad tu neviļas ir tas pieredums izveidojies tā kā, kāda forma, tā pāns piezīmes brīčs, nu, vai tur, nezinu, kaut kāds akordu struktūras reiz ķert līdzi. Tā kā, nu, nevar atslēgties. Bet zini, kas ir fiška baigā, kas patiesībā žēl, ka cilvēkiem bez muzikālās izglītības tas nav pieejams, klausīties, nu, mūziku, šajā gadījumā klasisko ar partitūru. Es no otras nepazīstu. Nu, diemžēl. Jo tā ir kaut kāda vēl viena, tā kā vēl viens tāds līmenis mūzikas klausīšanās pieredzē, ka tu redzi, kā tas ir uztaisīts. Nē, nu, es saprotu, tur ir ļoti daudz tie melnie ķeburi visādi, un tas ir riktīgi sarežģīti. Un es kaut kad ar kaut ko pirms pāris nedēļām runāju, un tur ir, man liekas, ka Ģima Patrenko es par to runāju. Viņš stāstīja, ka tur ir bijis kaut kāds eksāmens, un es nezinu, kas tur uzstājies, kāds no jaunajiem, talantīgajiem, laikmetīgajiem mūziķiem, un ir kaut kāds eksāmens, kurā viņiem jānospēlē tie manai, es to saku bez ironijas, primitivizētajai ausī, kas klausās to Spotify, tajās, nezinu, 140 kilobitu kvalitātē, un ka tai komisijai priekšā ir visas tās notis, un ka viņi spēlē to, kas vēlreiz uzsver manai primitivizētajai ausī, kas ļoti maz, tiešām neko daudz nesaprot no laikmetīgas mūzikas, ka viņi izspēlē katru to noti, un tas, kas mums bez tās partitūras izklausās pilnīgi, tā kā, kas tur notiek, bet tur tiešām ir viss super precīzi un super izstrādāts. Tāda maz atkāpes, vienkārši tā kā abrīnoja cilvēkus, kas tajā tikai šķietamajā bezsakarā, tiešām, ka tas viss ir sarakstīts par katru notiņu, katru mazāko pauzīti un 18 itāļu. Bet tā nav vienmēr īstenībā. Ir tāds princips, ko sauc par aleatoriku, kas ir sākam 20. gadsimta, kas atļauj kaut kādos posmos izpildītājiem brīvību. Bet, varbūt tev, ir kā kur ir, piemēram, Džons Keidžs brīžiem atļauj, tā kā viņš iedod 5 notis un vienkārši močī. Kā tu gribi. Tā Džona Keidža dziesma, kas ir izcila priekš karaokas, tā viena. Tā tur, jā? Jā. Tu esi dziedājis viņu kādreiz? Es kad rīt pamostos un noziedu, jā. Tātad, labi, tad viņi nav tik krūti, ka viņi spēj pilnīgi visu. Nē, atkarīgs baigi. Skaidrs, ka tā mūsdienu akadēmiskā mūzika vai mūsdienu klasiskā mūzika, kas ir oksimorons, viņa ir brīžiem ārkārtīgi sarežģīta, bet tur ir atkal tā pretstrauma, ir tas viss virziens, kas ir Arvo Pērts. Tas man patīk, tas man ausī patīk. Jā, viņš ir saprotams, jā, absolūti. Un viņš ir arī viltīgi reizēm izdomāts, piemēram, Špīgela kompozīcijas ideja ir brīnišķīga. Es jūtos kā klipā, kad es eju ar to dziesmu uz austiņām. Tas starp citu paši sajūt iet ar austiņām. Jā, mana dzīve filma. Soundtracks tur kaut kāds nostrādā, tas ir foršs moments. Jā. Tā ir mana terapija. Es mēdzu atrast atbilstošas dziesmas, ejot, teiksim, ar lielu aplis teātri, lai noskaņotos kaut kam. Jā, tas ir austiņu baigais pluss mūsdienās, ka mums ir tāda iespēja. Bet tur nav tā analogā skaņa, vai ne? Bet es ticu, ka pēc 50 gadiem cilvēki klausīsies un teiks, man vajag to Bluetooth, to višķiņu aizsvarīt. Zini, kas par to analogu? Es neesmu tāds baigais analogā, tāds absolūts purists. Man baigi patīk rakstīties, piemēram, uz tām lentām, bet tāpatās tas gala rezultāts ir digitalizēts, protams, beigās. Jo pat taisot no tām lentām plates, vienalga tur pa vidu ir, ja nav tas tur super kaut kā dārgi, tad ir vienalga digitālais masters un tas nav tāpat reprodukcija. Tīrs, jā. Labi. Ok. Mēs runājam par lielākām tēmām. Tu arī tur vēl esi?
Es beidzot, man Dainars tikko vienkārši paralēli, kamēr jūs runājaties par lielām skaistām tēmām, no kurām es neko nedzirdēju. Dainars tikko atrisināja situāciju, un tagad rekur man ir inceptions, man rekur kompī, esat jūs, un rekur jūs visur kur, un tagad es klausos uz šiten un runāju šiten, un wow, es beidzot. Vārds, ko tu gribēji pateikt, ka tu mūs dzirdi tagad? Jā! Ok, nu tad slēdzies klāt, lūdzu, jo mēs kaut kādas 20 minūtes runājam bez tevis. Turpiniet sarunu, es tagad būšu normāls biedrs. Nē, tev jājautā kaut kas. Kaut ko, jā. Tagad uzreiz? Nu, protams. Nevar, es tagad esmu ārkārtīgi priecīgi par skaļu. Es ļoti noteikti pajautāšu kaut ko, par ko jūs jau runājāt. Nē. Paturpiniet, un tad es tā kā kaut kā plūstošāk. Okay. Tagad. Šekspīrs, Grimmi, Grieķi. Cik ļoti tu rakstot Šekspīru domāji jau par Grieķiem un Grimiem? Vispār nemaz. Nē, tā jau nebija vēl. Tas jau parādījās ideja tikai Grimu pēdējā fāzē, kad tas varētu būt kaut kas tāds. Nē, mēs teātrī visi zinājām, ka būs triloģija, man liekas, ne? Nu, man neviens nebija pateicis. Man liekas, tās bija kaut kādas Šekspīra beigas, kad Elmāram tā kā paspruka jociņš, ka tā varētu būt. Vismaz manā atmiņā ir kaut kas līdzīgs. Bet tas noteikti nebija pašā pirmsākumā skaidrs, ka tas būs kaut kas tik. Jo man bija šausmīgi liels prieks, tad, kad es skatījos, es tagad negribu samelot, jo es pirms laba laika skatījos Grieķus vai Grimus, un es dzirdēju kaut kādas atsauces no Šekspīra, Grimos, manuprāt, vai Grimos. Visvairāk, laikam, pārcēlies ir no Šekspīra uz Grieķiem. Aha. Bet tur bija kaut kas tāds, ka es vienkārši... Jā, tur ir viena tēma, kas tur ir cauri, jā. Tad var sakot, tu rakstīji šo katru darbu. Labi, Šekspīru rakstīja tīri no tā kā iedvesmojoties no kaut kādas, tur ir tās ērģeles, un tur ir bungas, un tur ir karš un nāve. Bet pēc tam jau Grimus un Grieķus rakstot, tur jau ir kaut kādas, cik ļoti tev tas ietekmēja, ejot tālāk pēc Šekspīra? Šekspīrs cik ļoti ietekmē? Jā. Man liekas, vai tas, ka šī ir triloģija vai, Viņas tomēr muzikāli diezgan atšķirīgas izrādes ir. Šekspīrs ir kaut kādā ziņā tāds asketiskākais. Tur gan ir plaši skanošs ēģeles, bet tur ir būtībā ēģeles, klausīņas, bungas un viss. Grieķi savukārt ir pilnīgi eklektika. Tur ir kaut kāds tehno, un tur ir kaut kāda pilnīgi stīga orķestra operas ārija un tāds pilnīgi kaut kāds tāds, zini, ja Grimos ir režisors bērns, tad Grieķos ir komponists bērns. Ko gribu, to uztājas sērijas. Tur tie spēles noteikumi tik brīvi. Bet man laikam vismīļākā izrāda tomēr ir Grimmi. Bābeli. Man vienkārši ir ļoti, man liekas, abi celienu fināli, es vienkārši viņos jūtos tā, ka kaut kas ir ritīgi pareizi. Vienkārši ir laba sajūta. Jā, es vienkārši tur esmu un peldu un personīgi ir kaut kāda tāds forši. Grūti precīzāk norakstīt. Bet, ja mēs runājam tieši par pašu procesu, kā top mūzika, šoreiz konkrēti šīm 3 izrādēm, un tās visas 3 ir Elmāra izrādes, cik ir tava autonomija kā komponistam, cik daudz, es nezinu, tu skaties Suhanovas skices vai Elmāra pīpētavā izteiktās tirādes par to, kā tas viss izskatīsies, kas tas būs, vai arī Elmārs pasaka, Edgar, mums tur redzēs kaut kādu mūziku, tu kaut ko tur uzraksti mums, kaut kādus hītus vai... Vistrakākā situācija, kad Elmārs saka, klausies, mums beigās vajadzēs tādu foršu, ritmisku, pozitīvu, enerģisku dziesmu. Jā, protams. Nē, bet mums tā sadarbība ir tomēr baigi labi izveidojusies gan Reini, gan Elmāru. Un tas process ir parasti tāds, ka es sāku, balstoties zinot to dramaturgisko materiālu, zinot apmēram to stilu, kurā ir vēlme iet, taisu skices.
Bet tad runa ir par stilu jau. Elmārs tev dod kaut kādu stilu, viņš nodefinē vienkārši to kaut kādos 3 vārdos. Es gribu, lai tur dārda, ērģeles un... Jā, vārds episki, piemēram, izskanēja noteikti Šekspīra sakarā, un tad ēģeles kaut kur viens vai otrs piedāvājas, neatceros, kas bija. Un tad tā kombinācija bungām, kas tur ir tāds, laikam, tāds gājiens, tāds visspilgtākais. Mēs esam labi sastrādājušies. Un es esmu iemācījies pieņemt argumentu nepatīk no režisora, tāpēc, ka viņš zina, kā. Bet ir sāpīgi? Vairs jau nē. Dur, Elmār, dur. Viens, kas ir, ja tiešām tā kaut kāda tā skica ir sanākusi forši, es tomēr viņas nolieku kaut kur. Varbūt noder? Jā, varbūt noder. Piemēram, grieķiem es uzrakstīju Prometējam dziesmiņu, kas netika iekšā. Tā man stāv kaut kur, jā. Bet ja zinu, ka viņam ir dziesmiņa. Jā, viņš pat... Mācīties, nesāk mācīties, bet, jā. Bet cik tavs kā teātra komponista, ja mēs sadalām procentuāli, cik daudz strādā pie Elmāra un cik tev paralēli kaut kādas lietas, ko tu dari vēl teātrī? Man arī Ināras Lūcku ir bijuši vairākas izrādes, arī, kur mūzikai... Man vispār paveicies režisoriem, kur mīl mūziku. Tas ir tāds baigā veiksme, un es to ļoti novērtēju. Gan Ināra, gan Elmārs, gan arī iepriekš... tie 2 mani galvenie režisori. Nākotnē redzēsim. Man jautājums. Tad, kad drīkst, tad sakiet, ka drīkst. Drīkst pajautāt jautājumu. Jā. Man jautājums par to, kā tev notiek vispār mūzikas rakstīšanas process, jo Edgars ir viens no tiem komponistiem, kur es jau pieminēju, man liekas, kaut kādās citās pīpētavas sarunās, neatceros sarunā ar ko un par ko, bet viņš bija tas, kurš man norāva jumtu, kaut kā, man liekas, tas bija Klaipēdā, jo mēs sēdējām vienkārši mēģinājumā blakus, un es pašķielēju uz Edgara kladīti, un tā kā man tur ir manā kladē sarakstīt kaut kādu dialodziņu, kaut kādas tur tādas, nezinu, kaut kādas driskas no viskaut kā, tā Edgaram ir blociņā vienkārši skaisti uzvilktas nošu līnijas, un viņš tur raksta savus rimbulīšus, un tas nozīmē, ka viņam vienkārši skan. Mēs sēžam, tur runā, cilvēki notiek kaut kāda darbība, kaut kāds process, un man blakus cilvēkam skan. Kā notiek tavs process, ja tu vispār kaut cik spēj to tā kā paskaidrot? Jā, es protu rakstīt notis. Tik vienkārši. Arī tas, ka mūzikas akadēmija uztrenē iekšējo dzirdi diezgan labi. Un tiešām, es tādu reizēm, nesaržīt, bet orķestra partūru tā kā varu apmēram iztēloties, kā tas skan. Vienkārši caur redzi. Kaut kas tur ir īpatnējs, bet vispār tie procesi dažādi. Ir kur uzreiz sāku rakstīt, tā kā reāli notis, ir, kur es vienkārši trinkšķinu kaut ko vai pūšu vai dziedu. Dažādi. Man nav baigi konkrētas metodas, bet tas, ko saka mēģinājumiem, tas tiesa, jo nekā cita jau nav. Pat ja tu lasi to tekstu, kas ir, luga, tā ir klasiska luga, viņa nedod zīmi par stilu, un mūzika jau ļoti ietekmē izrādes stilu. Kopā ar, protams, scenogrāfiju, bet, teiksim, ja Šekspīrs būtu ar, violēm, tad tā būtu cita izrāde. Jā, mūzika ietekmē izrādes stilu, bet izrāda īsti mūzikas stilu laikam nevar ietekmēt. Nē, mūzika. Es starp citu nesen Instagramā redzēju tādu video, kur bija paņemts skats no kaut kādas cīņu filmas ar Džekiju vai Bruce Lee. Var sakot, tur bija Čaks Norris un man liekas, ka Bruce Lee. Tādā ainā, kur viņi abi gatavojās cīnīties. Un tur bija uzlikts pa virsu mūzika, kas bija kaut kāds tāds smoky seks, tur tī-dī-dī-dī. Un viss paliek tā viegli. Viss paliek ļoti romantiski, Es gribēju atlikt atpakaļ, mēs pirms 11-20 minūtēm runājam par to, ka tev iemāca analītiski redzēt mūziku un iemāca to visu nolasīt un tam līdzīgi, bet man liekas, tā ir tāda
dekonstrukcija mūzikas, un ja tu vienkārši saproti visus ķieģelīšus, kā to būvēt un tam līdzīgi, tev pašam nav bail bišķiņ, ka tev nozog, vienkārši, ka tu, man joprojām teātrī priecāja tie mirkļi, kad es redzu, ka kaut kas te noticis, bet es neprotu, kāds te noticis. Tā, es nezinu, sauksim to par maģiju. Bet ja tu spēj tā kā izjaukt to mūziku un saprast visas, tā kā, jā, tev var šitā izdarīt, tas tevi, tu pats jau neapzodas kaut kādā ziņā. Pārsteigumi kļūst retāki, jā. Bet, tad viņi droši vien paliek vērtīgāki, ja viņi beigās ir kaut kādi. Jā, taisnība, jā. Bet, tad tas, kur ir tas līdzsvars starp to, ka es jau saprotu tik daudz, ka mani kļūst reti grūti pārsteigt, un kur ir tas kā sadzīvot pašam ar to, ka es esmu šeit iekšā tik dziļi šajā darbā, ka man jau varbūt paliek garlaicīgi. Zinu, meklējam, improvizējot to balansu. Es domāju, ka nekādas baigas priekšrakstu tur nav. Bet vēl jau ir tas, ka tie skaņdarbi mainās, līdzīgi kā grāmatas mainās. Skaņdarbi jau var mainās, klausoties viņus pēc x gadiem. Konteksts mainās. Jā, bez šaubām, jā. Jā. Bet tad tev nav tā, ka es jau tik daudz māku. Nē, man nav apnicis, man vēl nav. Un man ir vairāki interesanti darbi šobrīd, nestoties uz to Nacionālā teātru, visu epopēju, kas beidzās, ar kur arī tur pāris darbi aizgāja, bet ir par ko domāt un ir interesanti. Un man te pāris kino darbiņi ir procesā, par ko es ļoti priecīgs. Liekas, kino vēl inčīgāk, ne? Kino ir forši tas, ka var ar to gatavo bildi strādāt. Tur jau tu lietas pa virsu un vari pārveidot filmu tā, kā tev gribas, principā. Un kino arī, tas teātrī gan arī kā tā ir, bet ne tik izteikti, ka tu skaties to bildi un lietas to mūziku klāt, un pēkšņi ir kaut kāds neizskaidrojamais maģijas mirklis, kad skarot, ka šitais ir trāvīts. Bet bieži vien sanāk, man liekas, režisori reizēm mēdz ar to bišķiņu grēkot, ka pats nevar saprast, ko te izdarīt. Tu kaut kādu mūziku palaidīsim pa virsu, uzreiz iedos kaut kādu. Jā, mēs tieši ar Reinu Hanovu runājam par mūziku kā kruķi. Jā, un tas vēl ir kruķis, viņš vienkārši, Man liekas, ka, lai piedod Džilindžers, kas viņu piemin, bet viņam ir vairākās izrādēs tādas, ir daudz tādu brīži, kur uzliek brāļus Ilmārs un visu zāli klapē. Tas ir ļoti sen. Man liekas, brāļi Ilmāri jau sen nav viņam bijuši. Bet labi, davai pieķeramies tai sāpīgai tēmai par Nacionālo teātri, ja drīkst. Tu tikko teici, tev nobira pāris darbi Nacionālajā teātrī, bet publiskajā telpā taču ir izskanējis, ka visa šī sezona paliek Elmāras Seņkovs sastādītā sezona. Ir mēnesis no sezonas sākuma, un tā vairs nav patiesība. Viss beidzies, tagad mums cita sezona. Jā, tāpēc, ka nebūs mans plānotais, kas bija mums ar Mārtiņu Meijeru plānotais dzejas koncerts. Tas ir teorētiski pārlikts uz nākošo sezonu, bet, labi. Tad jūs abi jau būsiet gudrāki un vēl labāk uztaisīsiet. Valteram Sīlim nebūs izrāda plānotā, Laura Gundara. Tas šobrīd, ko es zinu. Bet tu biji, ja es nemaldos, Nacionālā teātrā muzikālais, kā to sauc? Muzikālās daļas vadītājs. Muzikālās daļas vadītājs. Ja drīkst jautāt, kāpēc tev bija jāiet prom? Labi, Elmārs, tur izskanēja daudz informācijas, tam līdzīgi es saprotu Elmāru. Elmārs dodas prom, bet viņš aiziet ar visu savu komandu, bet tu jau esi principā patstāvīga vienība, kas varētu arī palikt un Jā, bet es izvēlējos šo lēmumu. Man šķiet tas svarīgi atbalstīt režisoru arī morāli, režisoru, ar kuru es pirmkārt ļoti cienu, gan kā mākslinieku, gan kā cilvēku. Viņš ir ļoti godīgs cilvēks, viņš ir ļoti radošs cilvēks un drosmīgs cilvēks. Un man ar viņu vienmēr ir interesanti strādāt. Un es pieņemu šādu lēmumu, uzskatot, ka Elmārs patiesībā tas drīzāk ir kaut kāds tāds tā man grūti tagad ātri noformulēt.
Labi, es teikšu vienkārši, man bija svarīgi atbalstīt Elmāru Sveņkovu ar kaut kādu konkrētu darbību šajā situācijā. Bet tev liekas, ka morāli ētiski būtu bijis nepareizi, ja tu vienkārši teiktu Elmāram, ka tu viņu cieni, mīli un tā kā... Bet, es palieku šeit, es atstāju kāju durvīs, vai tas kaut ko diži mainītu? Kam? Nē, jebkam. Es nezinu, Elmāram, tev, teātrim. Jo tev jau droši vien arī bija teātrī kaut kādas tālajošas domas un ambīcijas un plāni. Kaut kāda plāna bija, bet, zin kā, tomēr, saprot, tas amats pirmkārt skan cēli, vai ne muzikāls daļas vadītājs, bet, daļā ir viens cilvēks, kurš pats arī vadītājs. Tam nav tādas nozīmes, tomēr teātrī. Skaidrs, es kaut ko tur domāju un kaut ko darīju, bet, tas tomēr, tā nav opera. Kur muzikālas daļas vadītājs ir lielāka daļa. Jā. Skaidrs, jā, ok. Labi. Mums ir daži jautājumi, man ir arī daži jautājumi no mūsu klausītājiem. Pirms ieraksta es sēdēju bufetē, tevi googlēdams, un tur bija aktieri, kas tikko bija vieglā ekstāzē nospēlējuši visu šo 3 izrāžu maratonu, un kāda ļoti dziedoša aktrise man jautāja, vai tu vari... Mūsu viesiem parasti nepatīk šādi jautājumi, bet vai tu vari nosaukt Latvijas dziedošo, labi, padarīsim to vēl plašāk, šo dziedošo aktieru top 3 un dziedošo aktrišu top 3? Ok. Tu vari? Tu to izdarīsi? Es domāju, ka es varu, jā. Pirmkārt, man ir brīnišķīgi ieraksti ar Agnesu Budovsku, ar Agnesu Jēkabsoni. Es jūtu, ka vēl 3. Agnesu vajadzētu. Diemžēl nē, vai par laimi. Un es ārkārtīgi priecājos par sadarbību ar Everetu Pjatu, Grieķos. Tas ir vienkārši superīgs līmenis. Tās 3 lakstīgals, jā. Es piekrītu. Labi, un 3... Vēl ir, man, protams, ir ļoti mīļš personīgi ieraksts Gaujards neizlikties ar Gunu Zariņu kopā. Labi, tas ir ārpus visa. Labi, 3 mums ir Agnese Jēkabsona, Agnese Budovska un Everita Pjata. 2, starp citu, no Liepājas, nav slikts līmenis. Liepājā, teātrim ar senām muzikālajām tradīcijām, cienījami. 3 top 3 ziedošie aktieri, 3 kormorāni, kas... Kurš tā klausās tos veču vokālus par? Meitenes. Tu viņām arī prasa. Mildi, kas ir labākie aktieri ziedošie aktieri? Tu padomā, mēs tās pauzes izgriezīsim. Izklausīsies, ka tu vispār bez pārdomāšanas to Nē, zin kā, man es varbūt 3 nesaukšu, bet man šķiet, ka tas, ko Raimonds Celms dara, spēlē dancoju, tas ir baigi augsts līmenis. Šo tur vairāk ar rokām strādājot, ne? Arī ar balsi viņš tur diezgan labi ieliekās. Bet es sapratu, ka Raimonds Celms tur vienkārši ir tā, strādājis pie tā un maucis ar to savu ģitāru, ka visu cieņu. Jā, par atdevi. Tā, labi. Un no galvas viņam bija Man ir plūstošais jautājums, pārplūstošais jautājums par to, vai tu vispār apjautu, vai tu zini, cik daudz aktieriem tu esi bijis motivācija iemācīties kādu mūzikas instrumentu spēlēt? Jā, es nebiju iedomājies. Bet forši, man liekas, ne? Ne, tas ir ģeniāli. Man īstenībā liekas, ka ir tā, ka tad, kad tev būs kaut kādi gadi 50, tad tu varēsi taisīt kaut kādu visu aktieru orķestri, kur viņi tev uztaisīs kaut kādu gabaliņu normāli uzspēlēs. Tas varētu būt diezgan episki. Pagad, tu tikai Raimondu Celmu nosauks? Vēl vienu izspiedi. Varbūt Dailai kāds arī prot dziedāt. Prot, bet tas jautājums tomēr par kaut ko tādu īpašu, kas man personīgi baigi trāpa. Foršā, tas arī nav spēlē dancoja, Regona Dombrovska, protams, bija... Eks-Liepāja. Bija ļoti laba sadarbība. Pagad, kas tā jērte, man ir... Paliksim šobrīd pie tā. Ja tā ar mūzikliem neizceļās arī baigi. Tur, man liekas, viņi vairāk uz to akteru meistarības spējuši. Te man ir tā... Te ir viens ļoti konkrēts jautājums. Ja spēlēja dancoja mūzika, jau Spotifyā ir izlikta, kad būs Grimma mūzika Spotifyā?
Viena ir, man liekas. Tā viena Agnes Jēkabsons Agneses, dziesma arī jā. ir. Jā, bet viss... Zini, kas man traucē reizēm to darīt? Pirmkārt, ieraksti čakars. Baigais. Nu, tu jau vairs neesi alternatīvai muzikā, tu jau vienkārši nodod gan cilvēkam un saki, uztais man failus. Tas tam aplaudu vienkārši. Nav tā. Bet man arī bieži ir tā, ka man šķiet, ka man reti ir tā, kad es jūtu, kad es šito dziesmu izņemšu no izrādes, ka viņa būs laba pati par sevi. Bieži tā domāju, kā viņi varētu... Piemēram, Nacionāla teātra koncertā vienā skanēja dziesma no arī Vaļiem baili. Un es viņu klausījos, sapratu, man liekas, ka tas nav labi. Nu, ka tur tas izrādes kontekstā viņa bija, jā, es saprotu, kāpēc tāds risinājums, bet viņa paņemot ārā un nolikta blakus kādām citām dziesmām, kaut kā, man liekas, ka nestrādā vairāk. Es kaut ko zaudēju no tā. Tātad mēs varam sagaidīt tikai atsevišķas dziesmas tavā Spotify Visdrīzāk, profilā. ka jā. Skaidrs. Nu, labi. Šeit par jautājums, ja tu varētu būt kāda pasaules slavena mūziķa openeris iesildošais akts? Dzīvo vai miruši? Nu, tu vari pateikt abus, ko tu izvēlētos. Un varbūt arī pasaki vietu, stadionu vai... Vietu? Stadionu, arēnu vai laiku? Es Boviju Daļradu ļoti cienu. Boviju, tu gribi. Jā. Un arī viņa skatuves personu. Jā. Labi. Pie tam man ir tāda sajūta, drīzāk, es pieminu Boviju, uzreiz nāk prātā viņa Ziggy Stardust, tā bilde, bet man ir viens tāds ļoti mīļš koncerts, kas ir David Bowie BBC Live 2000. Gads, man šķiet, tas ir. Viņš tādā mazā zālē, apmēram kā jūs lielā zāle, tādā mazā zālē. Elmars šodien arī izteicās, mēs jau varētu aizvest arī uz pilsētu šīs 3 izrādes, bet tur jāsaprot, vai būs naudiņa, skaidrs, jā. Jā, un tas būtu tāds koncerts, ko es gribētu viņā, šeikeri kratīt kaut vai. Bet to var tikai iesildīt. Šeikeri viņam kratīs kāds viņa komandas pārstāvs. Skaista dāma. Labi, tev ir vēl viens jautājums. Ja tu varētu izmainīt kaut kādas lietas mūzikas industrijā, kas ir tas, ko tu gribētu izmainīt? Kas nav kā vajag? Es neko nesaprotu par mūzikas industrijas, pasaku godīgi. Labi, lai visur vadus kāds savēlāk tā vietā. To vajag katrā klubā ir vadu vilcējs. Jā. Okay. To jā varētu nokārtot. Labi, kas ir tas, kas tev patīk veidojot mūziku tieši teātrim? Tam jau mēs tā kā vairāk mazāk pieskarāmies, bet varbūt tu spēji noformulēt vēl precīzāk. Un par kuru izrādi tev ir vislielākais gandrījums, es pieļauju, ka tie ir plūstoši gabali. No pēdējām Grīmi un Nelabie. Man ska Valmieras Nelabie ir baigi. Grīmi pats par sevi, bet Nelabajos ar tur kaut kas... baigi. Turpat tā mana mūzikas loma ir noteikti mazāka nekā Grimos. Tur daudz tādu foni, bet kā viņi saliekās kopā, man liekas, tur kaut kā labs darbiņš. Jā, es ļoti priecāju. Labi, kā radās doma grupas Manta dalībniekiem koncertos vilkt sievu sitēju kreklus? Neapceros. Mēs jau to tik maz darījām, īstenībā pašā sākumā pāris pirmajos koncertos. Un tas ātri, Šubrauskam apnika, man liekas. Man liekas, Šubrauskas vienkārši ik pa laikam izdomā, ka viņam vajag jaunu projektu, un viņš taisa jaunu projektu, ne? Tā viņš darīja, bet viņš ir talantīgs cilvēks. Nenoliedzami. Tā ir mūzika, ko esmu izaudzis, un gan viņš ir no reklāmas, gan tu esi no reklāmas. Kaut kā tas ir tāda tumša lapus, jā. Tumša dvēseles pārdošanas lapus. Jā. Kā tur nesasmērēties? Jā, man liekas, tie reklāmisti... Zini, kā es biju diezgan sūdīgs reklāmists. Diezgan sūdīgs, jā. Bet, gan jau, savu atvaļinājumu Turcijā varēja nopelnīt, un darbs ir 9-5, un nav nekādu... Kas tu bija reklāmā? Ko darīji? Dizainers. Dizainers pie datora? Jā. Tad tu arī to proti. Ok, jo parasti tie visi ir copywriteri un tad... Nē, es tur Photoshop prātu. Ok, visu cieņu. Šis man ir jaunums, visu cieņu, bet man liekas, tie reklāmisti,
tie tiešām radošie prāti, viņi tur cīnās un to tirgojās ar velnu par to dvēseli un tirgo lietas, kas viņiem nepatīk, un tad vienā brīdī viņi salūst. Un, ja viņi tā pavisam salūst, viņi aiziet prom no reklāmas un, nezinu, kļūst par režisoriem, komponistiem, rakstniekiem un dara brīnišķīgas, skaistas lietas. Es nezinu, vai tas joprojām ir tāpēc, ka viņi pārdeva šo dvēseli velnam, vai vienkārši tā kā atbrīvojušies un atzimuši. Vai arī, vai varbūt, ja viņi pilnīgi salūst, viņi paliek reklāmā un turpina visu to dārku lietu. Tev nepietrūks vienkārši tikt apakaļ tādā... Oi, nē. Nē? Bez tās sapūtas bija tāds ārprāts reizēm ar tiem klientiem. Jā, bet pēc tam ierakst klientu un reku bija sapulces strādāt tajā laikā. No. Tur režisoram nevar pateikt, redz, no 2 līdz 4 es vienkārši rakstīju mūziku. Ai, vēs, tas sviests tāds, mums bija vienā posmā klients Cido, Sulu Cido, jā. Tur bija tāda viena dāma, ja tu zini dienestu romānu filmu, jā. Tur bija tāda šura, kas mūžīgi vāca naudu visiem tādi aktīvisti. Tā dāma bija tāds šuras, tāds prototips. Lielos kolektīvos tā vajag. Un viņa bija, mēs tagad, mums būs vispār jauna stratēģija visam zīmolam. Pilnīgi kaut kas, mēs tad kaut ko citu taisīsim. Mēs mainīsim zīmola stratēģiju pa 360 grādiem. Pa 360? Jā, tā arī bija, nekas Jūs nemainījās. atviegloti nopūtāties. Skaidrs. Nu jā, tas ir... Es tevi saprotu. Ok, labi. Rasa, tev ir kaut kas sakāms, vai tu jau guli? Es neguļu, es klausos un priecājos par 360 grādiem. 360 grādiem. Jā. Kam mēs vēl neesam pieskārušies? Mēs neesam lielām tēmām baigi pieskārušies, bet, man liekas, tā puslīdz ok bija. Mēs esam apēduši Kas ir kūku. tas, ko tu šobrīd gaidi no kaut kādiem projektiem, kas tev ir kaut kur apvārsnītī? Ir kāds, kur tu tā gaidi un drīksti atklāt vispār kaut ko? Jā, Reinis Hanovs uzaicināja taisīt programmu Valmieras teātra festivālā vasarā. Ok. Un es zinu, ka es esmu uzrunājis Agnes Budovsku kā dziedātāju. Es vēl nezinu, kas tas būs, bet visdrīzāk, ka tas būs jauns materiāls kaut kāds. Un tas būs ar grupu. Pagaid, tais vienu gabalu vai visu programmu? Nē, tādu pusotru stundu. Bet tas ir, tā nav visa mākslinieckā programma, bet tas ir viens atsevišķs kaut kāds mākslas... Jā. Okay. Ar grupu kādu? Vienkārši no jaunu tā kā savākt kopā vai veciem brekšiem? Viens otrs no vecajiem droši vien. Ainārs Virga varbūt vai kaut kā tā. Patīk daudz roks, jā. No ļoti veciem brekšiem. Vien kā Liepājās ir. Jep. Mēs parasti... Tā, man ir jāpasaka vienkārši, ka mums šodien epizodes sākumā vienkārši uzrādās episka kūka no Kaira kafē. Es nezinu, kas īsti ir Kaira kafē, bet tā kūka ir šeit. Edgars ir noēdis gandrīz visu gabaliņu jau ļoti lēnītēm, bet es ticu, ka garšīgi, vai ne? Jā. Nodeva mūsu sponsoriem, paldies. Vēl viena lieta, ko mēs prasām visiem mūsu viesiem, ir, kam vajadzētu būt mūsu nākamajam viesim. Es jau nezinu, kas jums bijuši ir. Godīgi sakot, es neesmu noklausījies. Kaut kādi 36, 37 viesi ir bijuši, tu esi 30. Seņkovs bija un Suhanovs bija. Suhanovs nav bijis. Tu tagad rekur braucot mājās, tu vari 3 stundu laikā noklausīties kādas 3 epizodes. Uzaiciniet Artūru Maskatu, viņš ir teātra komponists. Tad Artūrs Maskats. Jā. Skaidri. Jo? Viņš ir brīnišķīgs cilvēks un ļoti radošs komponists un būtībā pasaules slavens komponists. Bostonā šobrīd un Vīna spēlē viņa darbus. Un viņš ir rakstījis daudz teātri, viņš kaut ko tā skaitā īpaši ar Gruzdavu, bet arī tur pirms tam ar Jaunušānu. Labi. Tātad Artūrs Maskats. Labi. Rasa, mums vajag vēl kaut kādu vienu no rāmjiem izsitošu jautājumu, vai mēs slēdzam šo bodīti?
Man šis vakars ir izsits no rāmjiem, tāpēc es ļoti nevaru pieslēgties tagad vēl kaut kādiem jautājumiem. Paldies, ka noskaties šo epizodi un arī pāris vārdus pateici. Paldies arī Edgaram Mākam, Paldies! izbijušam dizainerim un brīnišķīgam komponistam sarkanā cepurē ar introverta iezīmēm, kas šokar, paldies Dievam, pārāk neparādījās. Paldies, dārgie klausītāji! Mēs ar jums kaut kad vēl tiksimies. Paldies, atā! Atā! Tu arī drīkst atvadīties. Visu labu!